Trenerim Gailītim ir puslaiks pret Prometēju, viņš ir mīnusos, viņš ir dusmīgs, un tur Džeki nāk priecīgi ar āliņu no basēna, apmēram ārā, un, čau, Jāni, ko tu? Viņš, man mačs, tas, nomierinies bišķi. Es tagad nevaru parunāties. Jā, ko vakarā, viņš tur gaitenīs. Mazurs zina, ko viņš dara, viņš nav pirmo reizi pozīcijā, kur viņš pievienojās komandai, kurai ir bijis neizteiksmīgs kaut kāds nogrieznis, un viņš viņiem iedod tādu steroīdu devu. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Sveiciens PAFBET šūterā un redzījumā par un ap PAFBET Latvijas-Igaunijas basketbola līgu. Pēc izlašu pārtraukuma līga atkal ir uzņēmusi apgriezienus un komandas ir sākušas tādu izšķirošo nogriezni cīņā par labākām vietām turnīra tabulas noslēgumā, par play-offu, arī par vietu Latvijas basketbola līgas izslēgšanas turnīrā. Un šoreiz par to visu runāsim kopā ar basketbola kluba Garkalna galveno treneri Kristapu Zēdu. Čau! Čau! Tu vairākus gadus strādāji par treneri, par galveno, par asistentu, ar profesionāļiem, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, arī ar jauniešu izlasēm. Pirms kādu laiku tu paziņoji, ka tu tā kā aizej no šī aroda, bet tagad es pieteicu tev tomēr kā treneri, kā basketbola kluba Garkalna treneri. Kāds tev ir bijis šis dzīves nogrieznis, kā tas sanāca, ka tu tā kā aizej un pēc tam tagad esi atpakaļ? Basketbols tagad narkotika īsti jau ilgi nevar paiet malā, tad jāmeklē kaut kāda palīdzība no malas, lai pilnībā aiziet no viņa prom, bet bija brīdis dzīvē, kad racionāli ilgtermiņā paņem pauzi. Bija pirmkārtām, viss nenotika, varbūt negāja tādā virzienā, kā es gribēju, vajadzēja izveidināt galvu. Tas ir viens, otrs bija veselības problēmas, vajadzēja, neteiksim problēmas, bet bija lietas, kas bija jāskārto, kas bija sakrājušās, vajadzēja mazliet ārsta palīdzību to sakārtot. To visu izdarīju, mierīgi izgāju to rehabilitācijas procesu un tad sāk ilgoties pēc basketbola. Īsti nemeklēju neko, biju aizgājis citā arodā un mēģināju sev pilnīgi savādākā ampluā, bet basketbols turpatās blakus visu laiku bija, un es ar sievu arī un ar visiem, kur runāju, teicu, ka ja būs attiecīgs piedāvājums un visas tās mazās lietas sakritīs, kā man viņas gribētos racionāli un loģiski, tad es noteikti esmu gatavs atgriezties, un tāds piedāvājums arī sekoja. Klausies, bet tu pieminēji sievu noteikti. Es pieļauju, ka bija laimīgi, ka vīrs mājās tomēr ir vakaros, nevis treniņos vai spēlēs. No vienas puses, protams, ka viņa ir laimīga bija par to grafiku, kas man bija kaut kādu brīdi no 8 līdz 5, un viņš bija tāds daudz paredzamāks un stabilāks, bet sieva ir laimīga, ir tāds teiciens happy wife, happy life, jā, bet es domāju, ka tas iet uz abām pusēm, un sieva ir arī noteikti laimīga, ja es esmu laimīgs, un es daru to, uz ko man deg acis, un kas man patīk, un kas man sagādā gandarījumu. Es esmu līdzīgā pozīcijā kaut kādā ziņā, bet arī saglabājis to basīti. Joprojām tas darbs ārpus basīša tev nedeva gandarījumu? Īsti nē, tas nebija ne tik azartisks, ne viņam īsti bija pievienotā vērtība. Viņš bija darbs kā darbs, un tādas emocijas un gandarījumu, kā dabūt no basketbola, tur es vismaz neguvu. Un runājot arī par grafiku, šobrīd jau arī tas grafiks nav tik traks. Es pieņemot šo piedāvājumu sapratu, ka man tomēr ir jāatstāj arī laiks ģimenei, un šis laiks ārpus basketbola lika pastīties uz lietām no malas un novērtēt viņus un saprast to, ka, ja es pieņemu piedāvājumu, tad tur ir jāapsver vairāk aspektu, nevis tikai basketbola un profesionālais. Klausies, bet šūtrauns ir tā kā raidījums primāri par Latvijas-Igaunijas līgu, par profesionāļiem. Pastāst, kas ir basketbola klubs Garkalna, man šķiet, ka tas neiet pagaidām vismaz tajā plāksnē. Kādam jau tie profesionāļi jāizaudzē, jā. BK Garkalna ir šobrīd privāta basketbola skola, kur Edgars Šneps ar savu dzīvesbiedreni Ilz Minus ir dibinājuši šo basketbola klubu. Es esmu kā galvenais treneris piesaistīts. Tas nav gluži tāds galvenais treneris kā profesionālā basketbola klubā.
Es esmu galvenais treneris pirmām kārtām vienai no komandām, kas ir šobrīd vecākā U13 grupa. Otrakārt, es esmu galvenais treneris visiem treneriem. Mums ir daudz jaunu perspektīvu, ambiciju, grūž pareizajā virzienā, mazliet jāapmāca un jāiedod tāds pareizās vadlīnijas, par ko es arī atbildu, plus par visu basketbola sistēmu klubu ietvaros, ko mēs lēnu garu veidojam un audzējam. Nu, cik es saprotu, vairāk nekā 300 audzēkņi? 370, ja es nemaldos šobrīd. Tu 400 klausies, nu tā varētu būt viena no lielākajām. Vispār privātās skolas jau cik mums ir vispār uz vienas rokas pirkstiem droši vien var saskaitīt? Nu jā, praktiski nav, bet mēs tiešām ticam ar Edgaru un Ilzi, ka tā ir nākotne. Nu, Latvija ir, manuprāt, viena no 2 valstīm Eiropā palikusi, kuras vēl balstās uz valsts sporta skolām. Tas jau nenozīmē, ka valstī nav jāatbalsta vai jāpalīdz. Yeah? Manuprāt, ka nē, ka viņi arī ir jau pārgājuši. Manuprāt, kaut kur vienā no Balkānu valstīm vēl ir. Igaunija ir ļoti sen jau pārgājusi uz profesionālo sistēmu un Lietuva, manuprāt, jau šobrīd arī. Tas jau nenozīmē, ka valsts viņas neatbalsta un pašvaldības. Vienkārši tu dod, tas ir kā ārpakalpojums, tu dod šo arodu profesionāļiem, lai viņi arī var atbildēt par darba rezultātiem un piedāvāt labāku kvalitāti. Jā, tā tāda privātā iniciatīva, plus tas ir kaut kāda biznesa veicināšanas moments arī no pašvaldības puses, kas savukārt viņiem jau dod atpakaļ ar laiku. Viennozīmīgi. Nu, šobrīd valsts sporta skolā ir ļoti grūti izkontrolēt to kvalitāti un to, kā tur notiek. Tas ir uzlikts uz treneru sirdsapziņas pleciem. Nu, privātā sporta skolā, ja tu esi profesionāls un ja tev ir cilvēki, kas viņu ir izveidojuši, ir profesionāli šajā jomā, tad loģiski, un tur arī sāksies kaut kāda konkurence, teiksim, BK Garkalni jau arī. Mums nosaukums ir BK Garkalni, bet mums nav problēma nodibināt vienu no grupām. Mums, teiksim, ir 2 grupas depozālē. Ja? Mums nav problēma, ja mēs redzam, ka tur nav piedāvājuma, tad nodibināt šādas grupas un veidot tur komandas. Tāpēc tāda veselīga konkurence jau nāk tikai par labu. Ja tu esi labāks, tad tu vari piedāvāt arī citās vietās šo pakalpojumu. Klausies, bet darbs ar bērniem, ar jauniešiem tev ir bijis darbs ne tikai Latvijā, Aptudorā, tu galā ar jauniešu otrā komanda, jā? Jā, U21. U21. Un ar pieaugušiem, ar profesionāļiem. Nu, tās droši vien 2 dažādas pasaules ir, vai pat 3 dažādas pasaules, bērni, jaunieši un pieaugušie. Nu, viennozīmīgi, bērnu audzināšana sākās ar pedagoģiju un tikai tad ar basketbolu. Jauniešos jau tas ir tāds pusi uz pusi, un pieaugušajā profesionāļos, protams, arī ir psihologs, pedagogs, bet pilnīgi citā virzienā un citā amploā. Bet viņš nes gandarījumu. Tas ir darbs, kurš nav viegls, tas ir darbs, kas ir ilgtermiņa rezultāts, nevis īstermiņa rezultāts, bet viņš ir ar ļoti lielu pievienoto vērtību. Bet kas tev ir gandarījums? Ja tu esi profesionāls, tev gandarījums ir katra tā uzvara izcīnītā. Tev jācīnās par labāku vietu turnīru tabulā. Jā, un droši vien, ka tas lielais gandarījums ir kaut kādas sezonas ietvaros. Jā. Un kas ir tas gandarījums? Tas ir tās mazās uzvaras un tas lielais, tā lielā uzvara jauniešu trenēšanas gadījumā? Nu, pirmkārt, ir loģiski, mēs esam privāta sporta skola, kas grib nodrošināt maksimāli labākos iespējamos apstākļus un labāko attīstību un izaugsmu jauniešiem, bet katram tā viņa kapacitāte ir sava. Ja? Un katram tas basketbola stāsts ir savs. Loģiski, ka vislielākais gandarījums droši vien ir izaudzināt NBA spēlētāju, varētu tā likties, bet, manuprāt, vislielākais gandarījums ir iedot katram bērnam iespēju kļūt par labāku cilvēku caur sportu un pavērt viņam iespējas dzīvē. Nu, kādam tas ir profesionālais sports, to vajag ļoti mazam skaitam cilvēku, jo viņš nav pateicīgs, viņš nav viegls un ļoti daudziem profesionālo sportu ļoti iespējams nevajag, jo pēc tam tā dzīve pēc profesionāla sporta, ja tu neesi bijis augsts līmeņa profesionāls sportists, ir diezgan sarežģīti. Ja? Citam tas ir vienkārši izglītības iegūšana, kā teiksim, man iepriekšējā darba vieta, ja, Stradiņu universitāte, kas piedāvā stipendijas visiem, kas spēlē komandā, tāpat tās Latvijas universitāte, Vidzemes augstskola, šobrīd arī Liepājas augstskola piedāvā pāris stipendijas, cik es zinu, un Turība. Tas ir lielisks iemesls, lai spēlētu basketbolu, lai nopelnītu izglītību, tepat Latvijā vai arī ārzemēs. Ja? Es neesmu Amerikas piekritējis, bet noteikti, ka kādam arī šis stāsts ir vilinošs un interesants un vajadzīgs. Treškārt, vienkārši tā sporta vide. Nu, tu jau pats zini, ka spēlējot basketbolu, tu dabū ļoti daudz kontaktus, tu dabū perspektīvu, tu dabū to cīnītāju garu un, teiksim, pastrādājot tagad 11 mēnešus, man sanāca nostrādāt ofisa darbu.
tie, kas ir nodarbojušies ar sportu, arī office darbā, manuprāt, ir diezgan disciplinētāki, ja? un viņiem ir ielikts kaut kāds tās pamatvērtības, un tas sports ir vajadzīgs vienkārši audzināšanas nolūkos. Un man liekas, ka tas ir tas lielākais gandarījums, ka tu mūsdienu pasaulē, kad ir tik liels iespējas sevi izklaidēt, vienkārši sēžot divānā ar gadžetiem, ja? Ka tu spēj to bērnu iedvesmot, iedegt viņa acīs kaut kādu cerību un azartu uz to sportu, un tad katram jau attiecīgi viņa te basketbolu griezt un viņa basketbolu stāstu. Klausas, bet tev nenāk, nelien ārā tas profesionālais treneris, tas, kurš grib rezultātu tagad tūlīt nākamajā spēlē, tagad, kad tu strādā ar bērniem. Tev nav sevi kaut kā jāpiebremzē, lai tā kā neaiziet galējībās, ka tu konkrēto kaut kādu uzvaru vēlēs izcīnīt vairāk nekā varbūt tādu ilgtermiņu skatīties. Es teiktu, ka es jau esmu kaut kādu emocionālo briedumu sasniedzis. 12 gadus es pavadīju basketbolā, un arī mans bioloģiskais vecums atļauj cerēt, ka ir kaut kāds emocionāls briedums sasniegts, lai saprastu, ko ar kuru komandu vajag, var un gribās izdarīt. Ja? Bet skaidrs, ka mēs arī prasam no jauniešiem un bērniem, mēs neesam interešu izglītību, mēs neatzīstam to, ka tur galvenais ir piedalīties. Mēs gribam izcīnīt uzvaras, mēs gribam no viņiem paprasīt rezultātu, mēs gribam, lai viņi jau kaut kādā vecumā sāk uzņemties atbildību par to, ko viņi dara laukumā, un tas ir tikai normāli. Savādāk jau sportu nebūtu jāspēlē, bet, tā kā tu saki, tad tam nav jābūt vienas spēles ietvaros, tam ir jābūt ilgtermiņa mērķim, un tev ir jāredz tā garā vīzija un ilgtermiņa vīzija, nākotnes vīzija. Labi, par šo mēs varētu droši vien atsevišķu podcastu ierakstīt, bet tu esi tagad nobriedis palikt šeit, vai tomēr jāatnāk kāds Latvijas-Igaunijas līgas klubs meklē jaunu galveno treneri, tev atnāk piedāvājums? Mēs vairākas reizes tikāmies ar Edgars Šnepu un ar Ilzi un runājām par to, ka šeit nav jēgas nākt iekšā uz gadu vai diviem. Tam ir jābūt ilgtermiņa mērķim un ilgtermiņa projektam. Viens arī no priekšnosacījumiem, lai es atgrieztos basketbolā, man tomēr bija, ka es varu palikt mājās, jo man ir ģimene, man ir sieva, meita, kurām ir savas ambīcijas un savas lietas, ko viņas grib darīt, un mētāties pa pasauli apkārt nebija mūsu tas vismaz šobrīdējais mērķis. Tāpēc, ja tu man prasi šobrīd, nekad nesaka dzīvē nekad, bet ja tu man prasi šobrīd, tad mans mērķis ir tur būt ilgtermiņā, veidot to visu sistēmu ilgtermiņā un augt kopā ar šo basketbolu klubu. Jā, es esmu šobrīd uz doto brīdi ļoti apmierināts ar savu dienas ritmu, ar savu režīmu un ar to, ko mēs darām un kur es esmu. Labi, bet tomēr tu paspēji arī pastrādāt Latvijas-Igaunijas līgā? Paspēju. Gan kā asistents Gulbim, vai ne? Jā. Jūrmales sastāvā, gan vadot Liepājas komandu, ties nepilnu sezonu, bet kad tu paskaties uz līgu šodien un salīdzini ar to laiku, ir redzams kaut kādas izmaiņas un uz kuru pusi? Ir progress, ir regress, stāv uz vietas? Es biju pēdējais, kurš arī vadīja Valkas komandu, ka mēs spēlējām abās, vēl kad bija divas dažādas līgas, kad mēs tajā gadā tikām abas līgas playoffos, un ja nemaldos, tad 9 dienu laikā mums bija 7 playoff spēles ar Ogru un Pērnau, mēs dzīvojam autobusā, tas bija. Tā kā Valkai noteikti tā līga nāca nākamajā gadā pa labu, viņi bija vislielākie ieguvēji. Progress vai regress, es teiktu, ka tā līga ir diezgan līdzīga. Tajā laikā tomēr komandas bija. Viņas bija ar garākiem soliņiem, bija tomēr šī finansiālā situācija mazliet labāka. Ja? Šobrīd atkal ir ļoti lieliski iespēja jauniem spēlētājiem sev parādīt. Ja? Tajā laikā tie jaunie spēlētāji bija mazāk, vairāk tomēr brauc prom uz ārzemēm. Noteikti Prometēja ienākšana ir uzlabojusi to līmeni un pastiprinājusi. Pāris Igaunijas līgas komandas ir kļuvušas stiprākas, ir atkal, kas ir kļuvušas mazliet vājākas, Zēļu ienākšana. Līmenis varētu būt līdzīgs, es teiktu. Labi, ķeramies klātam līmenim un aktuālajām lietām, kas šobrīd notiek līgā. Tas ir noticis. Pirmo reizi 2 gadu laikā VF ir izdevies apspēlēt Prometēju komandu. Bija vajadzīgi 4 zaudējumi, lai 5. spēlē beidzot izcīnītu uzvaru. Tas notika 2. martā Rīgā Olimpiskajā centrā. Spēle bija līdzīga un jau no paša sākuma izvērtās punkts punktā. Pirmās minūtes ļoti rezultatīvas abu komandu izpildījumā, tad mazliet mierīgāks temps, bet vadībā pabija gan viena, gan otra, un tad pēdējās ceturdaļas pirmajā uzbrukumā VF aizgāja priekšā, un kopš tā laika vadību vairs nezaudēja, un beigās svinēja panākumu ar 83-76. Kristap, šobrīd atkal no ierindas VFam ir izkritis Roberts Bērziņš, un dzirdams, ka uz ilgāku laiku. Tāpat šajā spēlē nespēlēja Arnaldo Toro, kurš bija savainojies Puerto Rico izlasē.
Un VF starp citu esot bijuši neapmierināti ar šo situāciju, jo Toro ir aizbraucis uz treniņu, uz izlasi, pirmajā treniņā guvis savainojumu, pirmo spēli nenospēlēja, un tad otro spēli ar savainojumu Puertoriku izlasē nospēlēja 34 minūtes. Okay. 8+17 sakrāja, un tad atbrauc atpakaļ un izrādījās, ka nevarēja spēlēt šādā svarīgā spēlē pret Prometēju. Kā tu skaties uz šo VF panākumu ar saīsinātu soliņu pret Prometēju, kuram būtībā izņemot Sidorovu vispārējie spēlētāji bija pieejami? Nu, es teiktu, ka tāds lielākais iztrūkums tomēr ir Toro, jo, diemžēl, Robs Bērziņš šo sezonu īsti, es teiktu, ka nav uzspēlējis. Nu, viņš ir ļoti epizodiski bijis, pagaidām vēl to sniegumu, kādu viņš var parādīt, nav parādījis, un tās traumas, diemžēl, šobrīd viņam traucē parādīt to sniegumu un spēlēt tās minūtes, ko viņš varētu un vajadzētu viņam spēlēt. Ja? Tā kā lielākais iztrūkums ir Toro, skaidrs, ka pamatcentrs pret Prometēju, kuram ir divi lieli, gaļīgi, spēcīgi, atletiski. Viens no viņiem ļoti atletisks, otrs tomēr vairāk postu spēlētājs Bolvins, bet tas VFam bija liels iztrūkums, bet es teiktu, ka no līgas viedokļa šis ir ļoti svarīgs panākums, jo tas ir pagājušā gada fināla atkārtojums, kur pagājušo gadu visi jau pirms fināla runāja, ka VFam tās izredzes ir ļoti mazas, un šis ir ļoti, ļoti iespējams būs arī pusfināls. Ja abas komandas izdarīs to, ko no viņām gaida, un kas būtu tāds loģisks scenārijs, tad priekš intrigas viedokļa ļoti svarīgs panākums. Es gan teiktu, ka man trūka mazliet ažiotāžas par šo spēli. Es būšu atklāts, vai es gaidīju, ka būs vairāk uzaudzēts tā intriga pirms šīs spēles, jo mēs redzam arī šeit. Nu, tas ir pagājušā gada fināla atkārtojums, bet pat olimpiskais centrs nav pilns. Es tev piebildīšu, ka sākotnēji VFs gribēja šo spēli rīkot arēnā, un tad noteikti tas mārketings būtu lielāks veidots ar šo visu, bet beigās arēna nebija pieejama, un arēnā būs spēle pret Kalevu Kramo, kur savukārt tas ir salīdzinoši drīz, un tad es pieļauju, ka uz to vairāk tiks koncentrēta arī mārketinga uzmanība. Ļoti iespējams, jā, bet šis bija liels mačs, tā kā viss gaidīja. VFs ir izdarījuši pareizos secinājumus un papildinājumus sezonas gaitā. Es domāju, ka ja šādi būtu VFs izskatījies no sezonas sākuma, tad ļoti iespējams arī Champions Līgā viņi būtu aizspēlējušies daudz tālāk, jo abi papildinājumi ir... Vis 3 pat. Lotīs, viņš vēl uzspēlē Champions Līgā, bet šie divi papildinājumi ir tiešām jaudīgi, spēcīgi, un mēs redzam, ka arī šajā spēlē viņi abi ir rezultīvākie spēlētāji, attiecīgi tur 1 un 18 punktu. Lotīs arī kļuva par vienu no spēles varoņiem. Pirmajā puslaikā viņš bija iemetis 1 punktu, otrajā viņam pārējie 14 un 10 no tiem 14 tieši pēdējā ceturtdaļā viņš samet, un būtībā Lotīs, Whittingtons un Pipes kopā pēdējā ceturtdaļā iemet 22 no 26 VF punktiem ceturtdaļā. Tas nozīmē to, VF lielo atšķirību starp tiem pārējiem it kā lielajiem Latvijas-Igaunijas līgas klubiem, Ventspili, Tartu, Kalevu, vai veido tieši šie ārzemnieki, tavuprāt? Šobrīd es domāju, ka VF kodols noteikti ir pamatā balstīts uz ārzemniekiem. Skaidrs, ka Dairis Bērtāns jebkurā brīdī var būt bīstams un var būt viens no līderiem. Tāpat tās Māris Gulbs, Roberts Blums šogad aizved ļoti labu sezonu, bet es domāju, ka izšķirīgajos mačos tāpat tās bez ārzemniekiem neiztikt un to galveno toni tur tomēr spēlēs šie 3 tautu pieminētie spēlētāji un arī Toro. Bet interesanti, kā viņi arī spēlē. Viņiem arī nebija daudz iespēju, bet trenerim Gailītam bija vienīgais nominālais centrs šajā spēlē pret Prometēju Pēters Pīnis, jaunais spēlētājs. Viņš arī uzspēlēja un solīdi nospēlēja savas minūtes, bet pret Prometēju lielajiem centriem Gailīts spēlēja ar Whittingtonu un Gulbi startu pieciniekā, un arī liels minūtes viņiem bija. 2 tādiem, 4. numuriem būtībā. Gulbis pat varbūt 3. numurs. Tad, tā teikt, ar to moderno basīti, ar to ātro basīti piespieda varbūt mēģināt pielāgoties, lai gan Prometēja īsti nemaz nemēģināja pielāgoties. Tāpat viņi turēja laukumā ļoti daudz vai no Balvinu vai no Odiās. Viņi spēlēja, Prometēja spēlēja savu basketbolu, jāsaprot, ka tā arī ir. Prometējiem šī uzvara bija vajadzīga, jo viņi varēja vēl pacīnīties kā ar Kalevu par pirmo vietu regulārajā sezonā. Šobrīd jau visdrīzāk, kad Kalevs būs regulārās sezonas uzvarētāji.
Vēfam īsti iespējas jau nebija. Visdrīzāk kā ar Pīni 30 minūtes viņi nevarēja spēlēt. Visu cieņa Pēterim, bet 30 minūšu spēlētājs viņš vēl nav pret Prometēju. Un Prometējs atkal, viens spēles ietvaros, bet jāsaprot, ka Prometējiem tūlīt ir atkal Uleb kausa playoffs, un viņiem ir kaut kāds savs zīmējums, savu spēli jāsaglabā, jo diez vai viņi pret Arisu tur spēlēs ar mazo sastāvu. Viņi spēlēs savu basketbolu, centīsies uzspiest viņiem savu spēli. Un tāpēc es domāju, ka vienai komandai nebija iespēja, otrai visdrīzāk, kad vairāk nebija loģiski to darīt. Klau, es tev gribu mazliet paprovocēt. Tu pieminēji jau Dairi, viņš šajā spēlē iemet 10 punktus. Komentāru sadaļās ir dažādi viedokļi par Dairi sniegumu šajā sezonā. Ir bijušas tādas dažādas pļāpas par to, ka Roberts Blūms ir aizgājis priekšā Dairim jau šajā brīdī, 18 gadu vecumā. Es pieļauju, ka tu zini, es zinu, ko tu par to domā, bet tāpēc formulēšu varbūt jautājumu nedaudz citādāk. Kas vēl ir tās lietas, kas Robim būtu jāuzlabo un jānostiprina, lai viņš tā reāli konkurētu ar Dairi par minūtēm? Īstenībā jau ne tikai VFA, bet arī izlasē ar laiku. Viņš ir ļoti jauns spēlētājs, un mēs nevaram arī viņam vienkārši uzreiz iedot visu pēc kārtas, jo viņš ar to var netikt galā. Viņš tomēr vēl šobrīd mācās 11. klasē. Viņš tikko novembrī viņam palika 18 gadi, un tam progresam un pēctecībai ir jābūt kaut kādai pakāpeniskai. Tas, kas viņam šobrīd skaidrs, kad viņš ir enerģiskāks, viņš ir varbūt šobrīd gatavāks gūt punktus no dažādām situācijām nekā Dairis, bet Dairim ir pieredze. Dairis ir spēlētājs, kuram nenotrīcēs rokas svarīgos brīžos, un Dairis ir spēlētājs, kurš varbūt būs daudz mierīgāks un psiholoģiski nosvērtāks arī kaut kādās aizsardzības situācijās vai vienkāršās tādās playoff spēlēs. Blūms aizved lielisku sezonu. Es domāju, ka neviens negaidīja, ka viņš tik labi spēlēs. Sen nav bijis tāds 18 gadnieks, kurš tik labi spēlē. Tieši tā, un šogad ir divi. Viens ir Igauņiem, Vīmsī, Vāks, un otrs ir Robis, tā ka mums ir 2005. gada Latvijas-Igaunijas līgā, kas spēlē ļoti, ļoti labu sezonu, 18 gadnieki. Bet šobrīd tā ir pieredze. Dairis ir bijis ļoti, ļoti daudz lielās spēlēs, un ļoti daudz spēles arī pats izšķīris un bijis laukumā izšķīgos momentos. Un tas ir arī tas, ar ko Dairis šobrīd var komandai palīdzēt, jo mēs redzam, ka punktus VFam ir no kurienes dabūt. Robs spēlē ļoti labi, ļoti pārliecinoši, un noteikti, ka viņa šis Prometēja sniegums par Prometēju 0 punktu, 4-0 no spēles, tas neko nenozīmē. Viņam vēl savas iespējas būs, un es domāju, ka viņš savas pozīcijas nav pazaudējis VFA, bet viņš ir jauns, viņš ir vēl karstasinīgs, viņš tomēr var šādi uzsist kādu varbūt nevajadzīgāku piezīmi vai kaut kur būt mazliet avantūriskāks. Dairis tādos svarīgos mačos būs pieredzējušāks, bet es domāju, ka viņi ļoti labi jau visas sezonas garumā ir sadalījuši tās minūtes un lomas, un nereti ir arī kopā laukumā. VFam jau tas soliņš nav tik garš, ka tur būtu vai Dairis vai Robs. Viņi abi tiek pie savām iespējām, un katram ir savu pietiekami labu lomu komandā. Par Prometēju. Iemetot mazāk par 80 punktiem, viņš šajā sezonā, viņiem bilants ir 2-3, tātad visi 3 zaudējumi ar mazāk kā 80 gūtajiem punktiem. Viņi joprojām ir favorīti uz titulu, kaut vai pēc sava statusa un iespējām, bet šie 3 zaudējumi sezonā, tas norāda, tavuprāt, ka tā iespēja, ka viņus gāzt no Latvijas-Igaunijas līgas čempionu troņa ir lielāka nekā pagājušo gadu? Viennozīmīgi pagājušo gadu viņi izstījās galsties pārāk par visām komandām. Šobrīd es teiktu, ka Kalevs, Vēfs un Prometējs ir praktiski uz vienu plauktiņu. Šobrīd ar Vēfs. Ogra arī viņus uzvarēja? Ogra arī uzvarēja, bet labi, es viņus vēl uz vienu plauktiņu tur neliktu, cepurnost Ogrē, bet tās 3 komandas šobrīd, es teiktu, ir viena līmeņa komandas. Kalevs fantastisku darbu izdarījis treneris Rānula un ar reāli labiem, talantīgiem igauņu spēlētājiem, plus tur 2 ārzemnieki reāli spēlēm lomu tajā komandā, un viņi ir pirmajā vietā līgā. Vēfs ir izdarījis pareizos šāka gājienus sezonas gaitā un pastiprinājies, un treneris Gailīts ir atradis pareizās pieejas, kā tos spēlētājs ātri integrēt savā basketbolā un komandā, un Prometējs ir, pussolīt atpakaļ nekā viņi bija pagājušo sezonu. Bet uz kā rēķina, tavuprāt? Jo spēlētāju tas līmenis, individuālais līmenis, meistarības līmenis droši vien nav sliktāks.
Bet, varbūt atsevišķi gadījumos, varbūt Kenedijs nav šogad vairs tāds, kāds viņš bija pagājušo gadu, un Klavels, lai gan viņi atnāca kā tie nosacītie glābēji. Jā, tā kā glābēji, viņi ķērās pie pārbaudītām vērtībām, jā, tad, kad viss bija. Sezonas sākumā kaut kur problēmas noteikti bija ar komplektāciju, tāpēc tika kaut kas mainīts, jā, pastiprināts. Tas ir viens, otrs, ko paši Ukraiņi arī saka, ka pagājušo gadu viņi bija komanda bija daudz saliedētāka ar visu to situāciju, ka bija jāpārceļās no Ukraiņas uz Rīgu, ar visu to situāciju, kas notika apkārt. Šobrīd jau, diemžēl, bet mēs sākam pierast pie tās kara situācijas, jā, un mēs sākam ar viņu aprast un nedrīkst aizmirst to nopietnību, kas tur notiek. Tur nekas vieglāk nav palicis, ja? bet arī spēlētājiem šobrīd jau viņi brauc kā vienkārši leģionāri. Tad viņi tomēr jūta to, man liekas, to emocionālo piesaisti daudz lielāku, un tas viņiem lika būt saliedētākiem. Šobrīd viņi brauc kā parasti leģionāri, un ja kaut kur bišķīt kaut kas tur nesaliekās ķīmijā, tad viņi vairs nav tāds spēks, kā viņi bija pagājušo gadu. Es pats sev pieķēru pie domas, ka es īsti līdz galam neatceros, kāds ir playoff formāts šogad, jo es atceros, ka Salvis šeit sēžot tavā vietā man stāstīja sezonas sākumā, ka tas ir izmainīts. Un es tāpēc viņam vēlreiz pārjautāju, kāds ir formāts. Un formāts šajā sezonā tad ir ceturtdaļfināls līdz 2 uzvarām, tad ir arī pusfināls līdz 2 uzvarām. Savukārt par bronzu un zeltu vairs nebūs Final Fours, bet būs viena spēle pie augstākās komandas rangā pēc regulārās turnīra. Tātad Kalevs teorētiski var, ja tiek līdz finālam, tad viņi spēlēs savās mājās finālu. Jāatzīst, tas man ir pārsteigums, tāpēc, kad es biju pilnībā 100% pārliecināts, kā būs Final Four. Viņi arī no mārketinga viedokļa pagājušais gads bija diezgan liela izgāšanās, jo Kalevs netika finālā, viņiem tur bija super smagais grafiks, viņi atbrauc tajā pašā naktī pirms pusfināla spēles. Jā. Lūk, un tad, tā kā tribīnas bija tukšas, tad šoreiz nolēma šādu formātu, kas noteikti veicinās apmeklētību, bet kā tev no sportiskās puses šķiet šādi, tas kaut ko maina, nemaina, labāk, sliktāk, nav nozīme. Tas, ka nav vairs vienā vietā, viss nesabrauc, bet tev ir konkrētā datumā fināls, uz ko tu gatavojies, jau zināms pretinieks pēc pusfināla, kādu laiciņu vairāk nekā vienu dienu. Jā, ja tur iedod labu laiku starpā, teiksim, starp tiem pusfināliem un finālu, kad, ja pieņemsim VFs, pie scenārija tiek finālā, tad ir VF faniem un visiem, kas grib, ir laicīgi iespēja nopirkt biļetes, aizbraukt uz turieni, ja? Tad ir arī noteikti tā biļešu tirdzniecība jāplāno tāda, ka, ja Kalevs uzvarēs, teiksim, 2-0 savu pusfinālu, tiek finālā, nevar sākt tirgot biļetes, pirms nezinot to pretinieku, tad ir jāizziņo konkrēts datums, kad ir zināmi tie pretinieki, kad tirgot biļetes, lai arī Rīgai ir iespēja. Skaidrs, ka tas, ka būs viena spēle pie augstākās komandas rangā, nodrošina to, ka visdrīzāk zāle būs pilna. No tāda viedokļa tas ir visdrīzāk pareizi. No sportiskās puses? No sportiskās puses. Tas kaut ko maina vispār? Man liekas, es neesmu redzējis tādu formātu nekur. Jā, parasti ir vai sērija, kur ir priekšrocība augstākai komandai, vai arī Final Fours. Jā. Skaidrs, ka garās sērijas ir sev pārdzīvojušas, es teiktu, tur līdz 4 uzvarām spēlēt. Man liekas, pa daudz. 2 uzvaras ir tāds labs formāts. Varbūt, kad bija arī opcija taisīt finālu līdz 2 uzvarām, bet tur vēl ir vietējie čempionāti. Nav slikti, ir interesanti. Ir kaut kas jauns, ir kaut kas svaigs un diezgan viegli saprotams arī formāts. Nav tur nekāda ķīnieša ābets. Tā kā es domāju, ka būs interesanti. Man šķiet, ka ir labi no sportiskā viedokļa, ka var pagatavoties ilgāk tās komandas. Protams, tas, ka būs tās pilnās tribīnas, spēlētājiem un treneriem jau patīk spēlēt. Vienalga mājās vai izbraukumā pie pilnām tribīnēm. Ja Kalevs zaudē savu pusfinālu un VFs vinē savu Prometejs vinē savu pusfinālu, tad arī Rīgā sanāk. Ja? Tad ir reāli Rīgā. Ja? Tad vienīgā iespēja nebraukt uz Tallinu ir tad, ja Kalevs netiek finālā. Vienīgais ir Prometejs, kā augstāk izsētā komanda tiek finālā. Tad varētu būt, es pieļauju, jo Prometē mēs vēlāk arī paskatīsimies video apmeklējumu, ir viena no vismazāk apmeklētākajām un interesantajām komandām vietējiem līdzutējiem. Varbūt tad viņi to Ukraiņu komunu varētu tā kā vairāk aktivizēt. Jā. Būs interesanti noteikti, un playoffs arī izskatās, ka būs pietiekami interesants. Jā. Ja vēl par Prometēju un VF, tad vērts pieminēt arī ziņu, ka no 25. 26. gada sezonas ir plānots apvienot ULB Eirokaus un FIBA Čempionu līgu.
Un šī ziņa nāca līdzīgā laikā, kad kuluāros parādījās runas par iespējamu Prometēju un VF apvienošanos. Par visu pēc kārtas, ko tavuprāt nozīmē Eirokaus un Champions Leagues apvienošana Latvijas basītī? Man liekas, ka tas svarīgākais jau jautājums ir tas, vai mums tur būs garantēta vieta. Jo, ja mums būs jāspēlē no kvalifikācijas un mums katru gadu būs iespēja tur netikt, tas nozīmē, ka mums nav komanda teorētiski otrajā spēcīgākajā turnīrā Eiropā aiz Eirolīgas. Ja es teiktu, ka Eirokaus un Champions League ir plus mīnus vienāds raudzes turnīri, tad, protams, ka tas Latvijas basketbolam ir zaudējums. Nu, viennozīmīgi. No otras puses, es, protams, zinu to, ka tur Champions League spēlēt Champions League ir mazāks izmaksas nekā spēlēt FIBA Eiropas kausā, tāpēc, ka tur var nopelnīt ar spēlēm un viss. Jā, bet varbūt, ka nav arī slikts variants, ja, teiksim, Latvijas čempioni tādi kā VFs uzspēlē FIBA Eiropas kausā, kur viņiem ir reāli iespēja kaut ko vinnēt. Ja? Tā kā kādreiz vinnēja to FIBA Eiropas kausa barons. Nu, kas ir labāk? Netikt regulāri ārā no grupas Champions League vai vinnēt FIBA Eiropas kausa? Ja? Varbūt, ka ir jāzina tas savs līmenis. Bet ar 1,7 miljonu budžetu nevinnēs Eiropas kausa arī. Nu, kāpēc nē? Nu, mēs jau nezinām. Ir lielāka iespēja nevinēt. Bet ir lielāka iespēja vinēt nekā Champions League. Nu, tas jā, protams, tāpēc, protams, ka mums ir vajadzīga komanda pēc iespējas augstākas raudzes turnīrā, bet no otras puses no skatītāja viedokļa, un es saprotu to sportisko principu un visu, un kāpēc mums iet uz zemākas raudzes turnīru, loģiski, bet no skatītāja viedokļa es domāju, ka būtu daudz interesantāk piesaistīt skatītājus, ja klubs reāli par kaut ko cīnītos. Tā kā Kalavs pagājušo gadu. Jā. Vai arī tribīnas. TTT Rīga šogad, jā, viņi ļoti tālu aizspēlējās ar reālām cerībām tie Eiropas kausā pacīnīties par medaļām, un bija liela ažiotāža, visiem patika, visiem bija interesanti. Runā, ka Prometēja īpašnieks ir iegādājies arī futbola klubu, un tas varētu vērst lielāku... Varbūt, es nezinu, bet viņam lielāku uzmanību viņš varētu pievērst tā attīstībai. Es ceru, ka tas nenozīmē, ka viņš tā kā basketbolu pavisam atstāja novārtā, jo gal galā šim cilvēkam naudiņas kā netrūkst, un tas sports ir sirdī, tad varētu būt, ka viņš atbalsta abus, bet iespējams tas varētu nozīmēt kaut kādu mazāku ieguldījumu basketbolu klubu darbībā, un ja to mēs liekam kontekstā ar VF un Prometēju, runām par šo VF un Prometēju potenciālu apvienošanos, kā tev tas skan? Kā tu reāli to vari iedomāties strādājumu? Nu, cik es esmu dzirdējis, tad tās ir tikai un vienīgi baumas, ka tur tādas reāls tādas sarunas par to nav bijušas, kad, man liekas, tur kāds vienkārši sēžot tā pie galda ar čomiem ir izdomājis, bet varētu taču arī tā. Bet man liekas, ka tur VFs ar Prometēju nemaz to nav apsprieduši. Protams, ka Latvijas basketbolam tas nebūtu tas sliktākais stāsts, jo tā jauda viennozīmīgi palielinātos, jā, ar tādu iespējām, kādas ir Prometēja, plus apvienojot ar VF iespējām. Jautājums ir, protams, kā tas viss strādāt, kas to klubu līdz galam vadītu, un jautājums ir ilgtermiņa mērķis, protams, jo mēs visi ceram, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk, un kaut kādā brīdī Ukraina vinēs to kāru, un tad ko? Tad atkal jāšķeļās, vai tad jākļūst par farm klubu viens otram. Tas, man liekas, tā īsti līdz galam nestrādā, tāpēc es domāju, tas Ukraiņu latviešu sadalījums, jo skaidrs, ka tad abas puses gribēs savus spēlētājus. Cik tad vietas paliek ārzemniekiem, jo bez ārzemniekiem arī tu nevari augstā līmenī spēlēt? Nē, es domāju, ka tas nav reāli. Es domāju, ka daudz reālāk mums ir sagaidīt, ko es īstenībā biju pārsteigts, ka šogad tas nenotika Prometējā kāda latviešu spēlētāja. Vienu, es pat teiktu, divus. Cik es saprotu, bija kaut kāda interese, bet nebija teiksim tā, līdz galam apusēji tik liela interese, lai tas notiktu. Jā, es gribētu redzēt, man liekas, ka arī viņiem ir interesanti no mārketinga viedokļa. Viņi ir sākuši vismaz ar treneru vienu. Jā, viens treneris ir, tas ir labi. Un viņiem trenējās vienmēr vasarā. Jā, vesels bars tur citreiz. Labi, mēs ejam tālāk. Laikā, kad mūs skatās, tad jau ir noslēgusies jaunu spēlētāju pieteikšanas termiņš noslēdzies, bet mēs ierakstu veicam brīdī pirms tas ir noticis. Turpinājumā apskatīsimies dažus no tādiem skaļākiem papildinājumiem, kas ir bijuši līdz šim. Tev nezvan telefons tur? Kādu no klubiem? Pati skaļākā pārēja droši vien no tādas ažitāžas viedokļa, vismaz vajadzētu tā būt, ir Mārtiņa Meijera, Latvijas izlases ilgadējā centra pievienošanās Rīgas Zeļiem. Pēc dažiem mēnešiem Beļģijas Nīderlandes līgā viņš ir atgriezies Latvijas Igaunijas līgā. Pagājušajā gadā viņš spēlēja Kalavu Kramo rindās.
Bet tieši Latvijas klubā viņš ir atgriezies pēc 7 gadu pārtraukuma. Šo 7 gadu laikā viņš spēlēja Krievijā, Melnkalnē, Kazahstānā, Francijā, Polijā, Igaunijā un tagad pēdējā pietur Beļģijā. Baigais triceps. Kristap, pēdējās sezonas Mārtiņam varbūt ir bijušas netik spožas, cik iepriekš. Cik, tavuprāt, noderīgs viņš var būt Zēļiem? Jāatzīst, ka es biju mazliet pārsteigts par šo pievienošanos, tāpēc, kad nenoniecinot vispār nevienā brīdī Mārtiņa kvalitātes, viņš ir ļoti labs spēlētājs un viņš jebkurai komandai var dot ļoti labu piešprici, bet Zēļi ir spēlējuši savu stilu visu sezonu ar šiem diviem kustīgiem, dinamiskiem, ātriem garajiem, ātru, dinamisku basketbolu, kur tie garie bija. Es teiktu, ka Lācis un Raimo bija viens no tādiem zīmīgākajiem duetiem Latvijas basketbolā. Ja? Tad Lācis aizgāja, viņi parakstīja Hepu, pareizi, kurš arī teorētiski ir ļoti līdzīga amplua spēlētājs, jo komanda, kura uzvar, kur ir playoffā, kur ir 6. vietā Latvijas-Igaunijas līgā, viņiem nevajag neko gluži mainīt. Protams, ka tā situācija ar to 3-3 visiem ir saprotama, un tas jau bija ar laiku zināms, ja? Bet man prasījās, ka viņi meklēs atkal tāda paša amplua spēlētāja, kāds ir Zigmārs Raimo. Skaidrs, ka finansiālās iespējas ir kādas viņas ir, un spēlētāji šobrīd uz ielas vienkārši nemētājās, ja, un nevar iet CVLV un atrast kādu vien gribās. Un iespējams, ka ir jāņem tas, kas ir pieejams, plus vēl viņš ir latvietis. Ja. Jautājums ir, vai Zēļi paspēs to spēli pamainīt tā, lai viņš būtu noderīgs. Tas, ka viņš var būt noderīgs, nav jautājumu viennozīmīgi, bet viņš ir pilnīgi savādāks spēlētājs, kā ir Zigmārs Raimo, kurš viņiem līdz šim spēlēja pa garo spēlētāju, un ja tu tādu spēlētāju kā Mārtiņš Mērs parakst, nu tev ir viņam jādod bumba, tev ir viņam jāļauj spēlēt. Mārtiņš ir lielisks pick and roll spēlētājs, lai kā visiem daudz liktos, ka viņš ir tāds liels, gaļīgs, ka viņš ir baigi labs ar muguru pret grozu. Īstenībā nē, viņa labākā. Viņš labi iesīlo, varbūt pārējais uzbrukumos. Viņš sīlo kaut kur, bet tīri tā dot viņam postā un ļaut viņam spēlēt. Pirmkārt, tādu basketbolu vairs nespēlē vispār. Mūsdienās otrkārt, viņš nav tur tas spēcīgākais. Jā, Astanā viņam to mēģināja darīt treneris, un viņam viņš bija viena no sliktākām sezonām tur. Jā. Viņš labākos gadus ir aizvadījis kopā izlasē ar Jānu Strelnieku, kurš ideāli viņu vienmēr atrada, jo Mārtiņam ir lieliski īpašība labi pielikt lielu bloku, labi ierolot, noķert un nofinišēt. Viņš finišē ar ļoti augstu procentu, viņam ir ļoti labs rokas, kas bieži vien garajiem tur saka, ka to ar kā ar cimdiem spēlē, ka nevar noķert bumbu, krīt ārā. Viņš tās bumbas ķer, arī grūtās bumbas, nestoties to, ka viņš tur nav super atlēts. Un viņam vajag, lai saspēles vadītāji viņi tur meklē uz tiem pick and rolliem. Līdz šim tomēr Skūja un Vītols ir pieraduši meklēt savādākus tos spēlētājs, jā, un bieži vien Raimo bija tieši tas, kurš piespēlēja, nevis kurš ķēra piespēles, jā, zem groza. Nu, skatīsimies, trenerim un Braško ar treneru Čoderu, un tur vēl kad 4 treneri viņiem ir ar visiem. Zurkovs un Mārtiņš Fomins pieslēdzās. Jā, visiem kopā būs pie kafijas krūzes vai pat 4 būs ko paspriest, jā, un padomāt. Bet, tavuprāt, cik tas ir liels izaicinājums? Vispār, teiksim tā, mainīt šo spēles stilu šajā brīdī. To vienkārši piespiež, acīm redzot, piespiež situāciju šajā brīdī, jo tev nav citu spēlētāju. No otras puses, cik grūti ir atteikties no tā, kas ir strādājis tev visu laiku līdz šim. Tev nav atkal citu variantu. Tas jau ir, tas parādīs arī treneru kvalitāti un treneru spēju adaptēties šai situācijai, ja, jo ir ļoti maza daļa klubu Eiropā, kur viņi ņem, ko viņi grib, un tad pārējā visa daļa ņem to, kas ir pieejams vai var atļauties. Ja. Un tad pēc tam domā, kā no tā salikt kaut kādu ķīmiju. Līdzīgi arī, teiksim, trenerim Gailītim, ja, izmainot 2 spēlētājus, un tu nevar teikt, ka aizejot Pinēro un Ādamsam atnāca 2 tādi paši spēlētāji. Atnāca 2 pilnīgi savādāk spēlētāji, bet viņš ātri atrada to sinerģiju ar viņiem. Protams, ka trenerim un Braško ar Čoderu ir pilnīgi cits uzdevums. Šobrīd viņiem ir strādājošā sistēmā, viņš jāieliek iekšā. Jā. Bet Mārtiņš ir gudrs, ļoti pieredzējis spēlētājs. Es domāju, ka ar viņu nav grūti strādāt. Jā, viņam tas nav atbraucis amerikānis no koledžas. Viņš ir tāda zināma vērtība, kurš zina, ko treneri no viņa prasa. Man ir bijis šī pārsteigums, ka tieši viņš ir. Es pat teiktu, Jonāts aizgāja uz Pērnavu, viņi zināja, kad būs šī situācija. Varbūt, kad tas bija variants, jā, aizlāpīt to Raimo robu, viņš var spēlēt pa 4, pa 5, viņam ir metiens. No otras puses, varbūt, ka tieši Meijers ir tas, kas Zēļiem ļaus aizcerties pret kādu lielo klubu.
Pastīsimies. Jā, iespējams šajā brīdī, kad jūs šo skatāties, tas vairs nav jaunums, bet kad mēs ierakstām, tad tas, ko es dzirdu apkārt, ka Zeļiem varētu būt vēl kāds papildinājums, vēl viņi varētu paspēt kādu parakstīt un arī garajā galā ārzemnieku. Ja tas notiek, kādu tu vispār redzi to gala stāstu, to iznākumu šim Zeļu stāstam debijas sezonā? LBL fināls vai izgāšanās, vai tomēr nevar vērtēt šādi, vai, teiksim, zaudējums arī LBL 4. finālā būtu rezultāts, ko vajadzētu saprast un pieņemt kā normāli šādai komandai, kas pirmo reizi. Es ļoti gribētu, lai tas ir sākuma stāsts, nevis beigas stāsts, ja mēs ļoti gribam. Sezonas beigas stāsts. Jā, Zeļi dara ļoti, ļoti labu darbu, un viņi ir ienesuši ļoti labas svaigas vēsmas Latvijas basketbolā, kas mums bija vajadzīgs, jā, bet skaidrs ir tas, ka pirmajā sezonā uzreiz sasniegt milzīgu rezultātu, tas nāk arī ar lielu risku. Pirmām kārtām, kā tev pēc tam iet pie sponsoriem un teikt, ka mums vajag vēl, un viņi prasīs priekš kam, ko tad iet spēlēt FIBA kausā, vai kāds tad ir tas nākamais mērķis, ja jūs, teiksim, ja viņi būtu vinējuši finālu pret VF Užaus kausā, tad ko tad tur sponsoriem teiktu, kas ir nākamais mērķis, un parastie cilvēki jau nesaprot, kas nav sporta cilvēki, ka noturēt to līmeni ir daudz grūtāk nekā vienreiz sasniegt, jā, un ka tam ir vajadzīgs cits finanses. Otrakārt, viņiem ir jāiet pakāpeniski. Protams, ka sezonas sākums ir bijis ļoti labs un iespējams daudziem negaidīt arī labs. Viņiem ir izveidot labu organizāciju, labs treneru korpus, labs sastāvs novākts ar labiem, talantīgiem spēlētājiem, gan pieredzējušiem, gan tādiem, kuriem vēl karjeras labākie gadi priekšā. Bet es teiktu, ka viņiem nav garantēta šobrīd ne vieta tur Latvijas pusfinālā, ne arī viņiem būs viegls ceļš, lai tiktu Latvijas-Igaunijas līgā četrniekā. Tur būs ļoti grūts, jo visdrīzāk līdz 5. vietai viņi neaizsniegsies, kas nozīmē, ka viņiem pretī būs visdrīzāk Vērs vai Prometejs. Šobrīd tā izskatās. Es teiktu, ka turpat ar vēl vienu papildinājumu būs ļoti grūti, jo tās divas komandas šobrīd ir uzķērušas savu spēli. Viņi spēlē pārliecinoši, un viena spēle tas ir ok, bet sērija tas tomēr ir kaut kas cits. Ja? Otrakārt, mēs redzam, ka arī Latvijas līgā viņiem visdrīzāk būs pretī Valmiera, kas šobrīd ir uztaisījusi ļoti labu tādu pagriezienu punktu. Vakar vinēja Pērnavu, ir 2 uzvaras pēc kārtas, ir treneris Mazurs, ir izmainīts sastāvs. Mēs par to arī vēl parunāsim mazliet vēlāk. Okay. Bet viņiem ir grūts posms priekšā, bet no skatītāja viedokļa ir ļoti daudz intrigas un intereses. Ejam pēc ranga pa komandām, līdz Valmierai vēl tiksim, bet Ogre arī ir atradusi ilgi meklēto papildinājumu saspēles vadītāja pozīcijā. Komandai ir pievienojies amerikāņu aizsargs Eriks Dejs, jeb AJs Dejs, 24 gadi, 1,78 m, iepriekš spēlēja Kiprā. Ar matiem 1,85 m. Jā, vai ne? Tur bija ļoti rezultīvs. Kiprā viņam 26 punkti, 5 bumbas, 4 piespēles. Viņš ir tas, kas sezonu spēlēja Kiprā. Jā, šo sezonu sāka. Viņš ir tas, kas ir vajadzīgs Ogrei. Šobrīd ir pāragri spriest, jo viņš ir nospēlējis 2 spēles. Abas spēles bija tādas stabilas, un ja nemaldos, pēdējā spēlē 8 rezultīvas piespēles, kas viņu labi apgādā partneris, bet es teiktu, ka Ogres tas trūkstošais posms, ko viņi atrada bišķīt ātrāk, tas bija Andris Misters. Viņiem trūka spēlētājs, kurš bija go-to gāju uzbrukumā, kurš bija tas galvenais žēks, ka tu zini, ka tad, kad vajag gūt punktus, tad viņš ir pirmā opcija. Ogrē bija labi sabalansēts sastāvs, katrs zināja savu lomu, bet bija tāda mazliet sajūta, ka tad, kad vajag punktus, kad bija šī bukstē tas uzbrukums, tad īsti nezinu, pie kā vērsties. Nebija kam bumbiet. Jā, katra reize kāds cits tas varētu būt. Un Andris Misters ir pietiekami jau pieredzējis, meistarīgs un gudrs spēlētājs, kurš arī šobrīd ir pārliecinoši rezultatīvākais spēlētājs komandā, spēlē ļoti labi. Un tas, es teiktu, ka bija viss tas iztrūkstošākais posms līdz šim Ogrei. Tomēr bez saspēles vadītājiem spēlēt. Un kas, tavuprāt, pietrūk tiem iepriekšējiem 2? Gan Asartam sezonas sākumā, gan Džonsonam, kurš vēl Zeļos paspēja sākumā uzspēlēt? Labs jautājums. Nē, saspēles vadītājs bija vajadzīgs viņiem, bet es teiktu, ka tas nebija tik vitāli svarīgi, kurš tas būs. Ja tev tas misters ir, protams, kādam jāiedod misteram piespēle arī, ka viņš skrien ārā un no stāgiem. Jā, mēs redzam, Medis gāja pa saspēli, un tas nav tāds Medis, kas ir, ja viņš spēlē pa otro numuru. Viennozīmīgi, ka Medis var spēlēt daudz labāk kā otrais numurs, un tur, teiksim, misters pa 3, jā, un tad tev ir stabils tāds saspēles vadītājs, bet es saku, tas nebija, viņš bija vajadzīgs, bet tas nebija
tik svarīgi, kāds viņš būs. Galvenais, ka ir spēlētājs, kas pilda to lomu un kas viņu var izpildīt pietiekami kvalitatīvi. Ja? Tas mistera piesaistīšana, es domāju, ka ir daudz svarīgāk bijusi. Pirms tam bija par iepriekšējiem saspēles vadītājiem. Ja? Asrats, man liekas, ka bija tāds īsti vēl nenobriedis Eiropas basketbolam, nevarēja saprast, kas ir viņa tās stiprās puses, tādas labas epizodes mijās ar ļoti neizteiksmīgām. Izskatījās, ka viņš vēl īsti neuzķer to spēli un arī komanda īsti viņu nelas. Johnsons, ja godīgi, man ir pārsteigums, ka viņš tika atskatīts gan no Zēļiem, gan no Ogres, jo, manuprāt, viņš bija ļoti meistarīgs spēlētājs abās komandās, viņš to arī pierādīja. Nu, tur jāprasa noteikti ir organizācijai, GM-iem vai treneriem jautājums, vai tur bija kaut kāds raksturiezīmes, kas kādam nepatika, jo no meistarības viedokļa Johnsons varēja būt Ogrei tas go-to guy uzbrukumā. Varbūt, ka Ogra zināja, ka būs iespēja parakstīt misteru, un tāpēc viņiem nevajadzēja tādu skoreru, kāds ir Johnsons. Ja? Nu, tas ir jautājums. Nu, labi, tagad ar Deja un misteru pievienošanos, kur tavā spēka rangā tu ievietot Ogri šajā brīdī? Mēs varam droši vien pieņemt, ka viņiem visdrīzāk varētu tas arī būt pēdējais papildinājums. Es teiktu, mēs runājam par Latvijas-Igaunijas līgu. Gan. Nu, Latvijas-Igaunijas līgā viņiem vajadzētu būt playoffā, un manuprāt, ka viņi ir ļoti tuvu tam, lai arī tur būtu. Praktiski jau lielāka iespēja, ka viņi tur būs, nekā nebūs. Vai viņi var aizcerties par kādu lielo klubu diez vai? Jo tur vienīgajam, kam, es domāju, ka Kalevs Vērs un Prometejs ir diezgan stabili pusfinālā. Tartu Ventspils ir ļoti interesants duels, ja tāds viņš arī paliks. Un tad 6., 7., 8. vietai, tur ir sērijā ļoti grūti aizcerties, praktiski neiespējami, es teiktu. Ja mēs runājam par Latvijas līgu, tad mums ir Vērs un Ventspils, un tur 4 komandas, un tur tās sērijas, manuprāt, būs nebijuši interesantas pēdējos gados. Es teiktu, Zēļi, Valmiera un Ogre Liepāja ir abās sērijās 50-50. Es teiktu, ka tāda Valmiera kā izstāsta šobrīd, un arī Liepāja, man liekas, tas rezultāts. Liepāja mazliet nosēdusies. Viņa ir nosēdusies, bet es domāju, ka uz playoffiem viņi tagad sapratuši, ka viņi Latvijas-Igaunijas līgā netiks playoffos. Tas nozīmē, ka viņiem būs pietiekami daudz laika dabūt kaut kādas svaigas emocijas. Treneris Visockis Rūbens ir pietiekami pieredzējis, lai zinātu, kā to izdarīt, un labs speciālists, kurš noteikti mācīs savu komandu atkal pacelt un sagatavot playoffiem. Tāpēc es domāju, ka tās abas sērijas būs ļoti, ļoti interesantas. Nu, labi, vienai no tām komandām arī ir papildinājums pat 2 nākuši klāt Valmierai, proti vispirms tika parakstīts amerikāņu aizsargs Kais Hansberijs, 23 gadi, 1,90 m, 96 sezonu iesāk Vācijas 2. līgā, tur viņam 10 punkti, 2 piespēles, arī 2 kļūdas un tikai 31% 3-punktnieki. Pirmās spēles viņš ir nospēlējis ar līdzīgu metienu procentu no tālās distances. Nevajag mest, varbūt. Un otrs papildinājums ir garajā galā Ukraiņu centrs Rostislavs Novīckis. Viņš arī ir profesionāla basketbola debitants. Atšķirībā no sava kolēģa Hansberija, viņam šī ir pirmā pieredze profesionālajā basītī. Viņš šo sezonu nespēlēja iepriekš. Pēdējā pieredze viņam ir NCAA pirmā divīzija Forthamā. Tur nepilni 7 punkti, 4,5 bumbas, 1,3 bloķēti metieni. Varbūt augumā tas lielākais spēlētājs. Uz ko, savai pozīcijai, uz ko, tavuprāt, ir spējīga, vai uz ko vajadzētu būt spējīgai Valmierai tagad ar šiem 2 papildinājumiem un jauno galveno treneru Nikolai Mazuru? Es domāju, ka treneris Mazurs zina, ko viņš dara. Viņš nav pirmo reizi pozīcijā, kur viņš pievienojās komandai, kurai ir bijis neizteiksmīgs kaut kāds nogrieznis, un viņš viņiem iedod tādu steroīdu devu. Atgādināsim, Tartu sāka šausmīgi, un pēc tam decembrī jau burtiski pāris mēnešus pēc Mazura pievienošanās izcīnīja Igaunijas kausa finālā. Tieši tā, un pēc tam arī tika Latvijas, bet Igaunijas līgā, man liekas, finālā, jā, vai finālā, un pēc tam Latvijas-Igaunijas līgas Final Four, kas arī bija priekš pēdējo gadu kopējiem rezultātiem laba vieta. Jā. 3. vieta beigās. Un tā kā treneris Mazurs nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta pieredzējis labs speciālists, kurš zina, kā šādas komandas izcelt un kā viņām iedot tādu otro elpu. Noteikti, ka šie abi spēlētāji, kas ir parakstīti, ir viņa pirksts. Viņš zināja noteikti, ko viņš meklē. Skaidrs, ka ir kaut kādi finansiāli ierobežojumi, ko viņi var atļauties. Valmiera plus vēl tas, ka, tā kā mēs jau runājam, spēlētāji vienkārši uz ielas labi nemētājās. Bet noteikti, ka viņš nāca jau ar domu, zinādams, ko viņš šajā komandā grib izmainīt, kuras pozīcijas tieši viņam ir vajadzīgas, lai kaut ko ar šo komandu sasniegtu. Es ceru, ka treneru Mazuru tur redzēt ilgtermiņā arī, lai viņš turpina strādāt ar Valmieru, jo viņš noteikti ir labs speciālists arī priekš jaunajiem spēlētājiem, kādi tur ir
nemaz, jā, diezgan pietiekami daudz. Bet es domāju, ka viņiem ir arī ambīcijas šo sezonu, un es nebūšu pārsteigts šausmīgi, ja viņi to sezonu pagriezīs tādā gultnē, ka viņi beigās tiks arī Latvijā četrniekā, jā, jo tas nav neiespējami. Bet ceturtfināls pret Zeļiem. Zeļi ir favorīti joprojām? Nē, viennozīmīgi Zeļi ir favorīti, sevišķi tagad, kad viņi atkal ir atraduši spēlētājs tajās pozīcijās, kur viņiem iztrūka. Viņi, protams, ka pēc sezonas rādītā snieguma Zeļi ir favorīti, bet es neteiktu, ka viņi būs izteikti favorīti. Jo redzam, labi. Tallinas Kalevs, tas mazais, ko vinēja Valmiera, tur pa 30 punktiem. Viņi, es domāju, LBL2 šobrīd nevinētu ar to, kādu viņa spēli rādīja šo sezonu. 13 ārzemnieki nomainījušies. Jā, un 13 uzvaras pēc zaudējuma pēc kārtas. Vai cik tur bija kaut kāds antirekords. Bet Pērnaus spēli jau parādīja tādu trenera Mazura rokrakstu, dzelžaina, spēcīga aizsardzība. Pietiekami labs basketbols. Abi tikko jauni parakstītie spēlētāji nospēlēja pietiekami uzreiz jau labas minūtes un labas spēles. Garais spēlētājs parādīja, ka viņš nav nemaz tik zaļš. Jā, tur bija 11 punkti, 11 bumbas, man liekas, kaut kas tādam. Nav tā, ka viņš tajā koledža basītī uzreiz no tāda pilnīgi zaļš gurts iegāja, jo viņš arī bija jau paspējis ārzemēs padzīvot un uzspēlēt Francijā. Viņš bija bijis jauniešu sistēmā. Jā, es domāju, ka būs interesanti. Un pavasars raugās, cāļu skaitīšana pavasarī raugās būt ļoti interesanta. Liepājai un Valmierai, man liekas, ka nāks pa labu tas, ka viņi nespēlēs Latvijas-Igaunijas līgas plēci, ceļš Valmierai. Liepājai ir vajadzīgs, tā kā mēs teicām, to otru elpu atgūt, ja kaut kur varbūt pie jūras bišķīt pabūt, pālpot svaigu gaisu pavasarī, pacept gaļu un tad atkal mesties iekšā basketbolā. Kad augsto peldi uztaisīt. Jā, man liekas, ka to viņi tur pie trenera Visocka Rūbeņa visu laiku dara. Varbūt sasildīties tieši vai kaut kādā brīdī, bet es domāju, ka viņiem būs pietiekami daudz laika izēdināt gaisu. Valmierai būs atkal pietiekami labs laiks, lai kārtīgi pasvīst un pastrādāt, apgūt kaut kādas jaunas lietas, un treneris Mazurs varēs jau konkrēti sagatavoties, teiksim, Zeļiem, ja, kuriem atkal nebūs tāda iespēja, jo viņiem būs jāspēlē Igaunijas līgas play-offā. Ja? Tā kā ņemot šo aspektu vērā, tāpēc es saku, ka tā sērija ir tāda, Zeļi ir favorīti, bet neizteikti. Ja viņi uzreiz tagad mestos, tur pēc nedēļas sāktos play-offs, tad Zeļi būtu diezgan izteikti favorīti. Bet tā kā būs šis aspekts vēl un faktors, tad tas var dot tādu izšķirošu lomu. Labi, ierakstiet arī jūsu komentārā zem šī video, kas jums šķiet lielākais, nozīmīgākais papildinājums, kurai komandai atlikušajai sezonas daļai. Mēs savukārt ievelkam gaisu, iedzeram ūdeni un noslēdzam raidījumu ar spēļu apmeklējumu topu. Šis ir sezonas 12. raidījums, un tas nozīmē, ka jau vairāk nekā 3/4 no sezonas aizvadīts, ja ieskaitam arī play-off. Un līdz ar to ir jāatur dotais solījums. Es iepriekš jau teicu, ka 4 apskati par spēļu apmeklējumu šajā sezonā būs. Ātri aplūkosim vidēji apmeklējumu rādītājus šajā brīdī. Kalevu vidējo rādītāju, protams, stipri uz augšu pavilkušas ir 2 spēles. Sezonas atklāšanas mačs viņiem bija pret Tartu, kur bija 3,500 līdzjutēji, un janvārī savukārt bija spēle un uzvara pār Prometēju, un tur bija 5,900 līdzjutēju. Kopumā varam redzēt, ka pusē no pirmā astotnieku komandām, Prometēja, Ventspils, Tartu un Ogrē apmeklējums nedaudz krītas. Pārējām aug, un stabili, neraugoties uz attālināšanos no play-offa, ir bijuši Liepājnieku apmeklētāji. Tur ir nedaudz pieaudzis par iepriekšējo apskatu. Acīm redzot, Liepājniekiem patīk tas, ko viņi redz laukumā. Iespējams, to atdeva cīņas par azartisko jaunību. Zeļiem, protams, to video apmeklējumu ir pacēluši 2 arēnas spēles, un viena no tām arī šajā laika posmā, proti Aleksandrs Samoilovs mačs pret Vīmsi, tur spēles protokolā tika atkal ierakstīti 2000 līdzjutēji. Ir kāda pārsteiguma, Kristap, kaut kas pozitīvs, gaidīts, negaidīts? Es teiktu, ka ļoti pozitīvi, manuprāt, ir Valmieras rādītājs, kad nestojas to, ka komandai varbūt ir diezgan blaus sniegums līdz šim bijis, bet tas lokāli patriotisms ir saglabājies un cilvēki iet un skatās.
Arī Liepājas rādītājs. Es domāju, ka liepājniekiem patīk tas, ka viņi ir saglabājuši to savu identitāti bez ārzemniekiem, un ka ir pietiekami daudz arī vietējie spēlētāji, ko paskatīties, kas turpat ir izauguši vietējā sporta skolā, tādi kā Freimans, Miglnieks. Un ir arī pēctecība, ir arī spēlētāji, ko tu jau no sezonas uz sezonu zini, ka viņi tur ir. Tev ir kaut kāds jau tāds izveidojusies ar viņiem saikni, nevis viņi tur mainās katru tā kā Kalevā, ja, kuriem nāk 100 cilvēku, un 10 no tiem ir jau nākamie 10 spēlētāji, kas tur ir parakstīti. Bet arī Ventspilī prieks redzēt to, ka Ventspilī bija kaut kāds pagrimums pāris gadus atpakaļ ar to spēļu apmeklētību. Tur jau bija bez mazai jātaisa tie ekrāni, kā bija Covid laikā ar tiem skatītājiem. Tur bija, bet tagad atkal vai jāizgriež Aivaru Lembergu un jāliek tribīnēs. Varbūt, Kartonu Lembergs. Jā. Varbūt pa visiem, tūkstots viņi, bet ir prieks, ka viņi ir 3. vietā, kā atkal ir uzlabojies apmeklējums, un arī viņi varbūt nav vairs tik bagāts klubs, kā ir pieraduši Ventspilnieki redzēt, bet tagad viņi ir apraduši ar to situāciju, un klubs rāda patīkamu sniegumu, tādu interesantu, dinamisku basketbolu. Rezultātīvākā līgas komanda. Jā, ļoti rezultatīvu un brīvi spēlē, un līdz tiem patīk. Kāpēc ne? Un jāuzteic Zeļi. Ja pirmajā gadā klubs varbūt 5. vietā apmeklējumā, turklāt bez mājām. Mājas zāles, jā, kad skatītājiem katru spēli ir jāapstās, jāpārbauda, kur tad īsti ir tas mačs, jā, un ne visi viņi pat ir Rīgā. Tad cepurnos, tad mārketings un šis jaunais piegājiens un vēsmas strādā. Jā, Vefs ir cēlies pamazām, bet tā stabili arī ceļas uz augšu, un šobrīd jau ir pirmajā astotniekā apmeklētības ziņā. Man liekas, ka Vefs arī diezgan labi piestrādā pie savu mārketingu. Vismaz tāds man ir palicis iespējas. Ir uzlabojies. Vefam jau arī jāsaprot, ka olimpiskās centra kapacitāte ir tāda, kā viņi ir. Tur rakstīts 555 skatītāji. Es domāju, ka Olimpiskā sporta centrā cik 600 vietas ir? Vairāk, ja skatāmies spēļu protokols, tad 800 plus. Okay. Bet, 1000 nav. Nē, laikam nav. 1000 nav. Tad reāli. Vairāk nekā puse ir aizpildīt. Nemaz tik viegli viņiem to apmeklējumu nav uzskačāt. Mēs jau redzam, viņi ir no Olimpiskā centra komandām vislabāk apmeklētāji, jo vēl ir Latvijas universitāte, kas ir priekšpēdējā ar 162 un Prometejs ar 279 arī beigu galā. Jāatzīst, ka bija šī līdz galam nav tajā Olimpiskajā sporta centrā tā basketbola aura, manuprāt. Treniņa aura tur ir. Treniņa aura ir ļoti laba, tādu sporta kompleksu, viņš ir fantastisks un viss ir kārtībā. Bet, teiksim, tā basketbola aura, ņemot vērā, ka tur apkārt notiek tik daudz, kas, teiksim, trenerim Gailītim ir puslaiks pret Prometēju, viņš ir mīnusos, viņš ir dusmīgs, un tur Džeki nāk priecīgi ar āliņu no basēna, apmēram ārā, un, čau, Jāni, ko tu? Viņš, man mačs, tas ir kā, nomierinies bišķīt. Kā, es tagad nevaru parunāties. Jā, ko vakarā, viņš tur gaitenī stāv, tas nav īsti, man liekas, labi, ja, un tā aura līdz galam tur nav, jo būtu noteikti labāk, ja būtu kaut kāda sava tā zāle, bet Rīgā tās iespējas ir, cik viņas ir, un tas šobrīd nav iespējams. Tas ir labākais pieejamais variants. Gaidam jauno basketbola māju vai sportspēļu māju. Jā, varbūt, ka Vēfs varēs tur spēlēt. Vidējais apmeklējums raidījuma ieraksta brīdī ir 569,6 skatītāji. Tas ir daudz vai maz? Ja mēs skatāmies vispār kopējo līgas apmeklējumu. 569,6 skatītāji. 16 komandas. Es teiktu, ka tas ir ok. Gribētos, protams, kaut kādu to vidējo dabūt 1000, bet mums ir arī jāskatās, kāda ir tā arēna kapacitāte. Mēs redzam, Olimpiskajā ir 800 iespējami. Jā. Pērnavā arī ir tikai tā viena sāna tribīna. Tie 695, tas ir praktiski pilna zāle katru spēli. Raplā vispār tur, man liekas, tie paši 400 arī iet iekšā tajā mazajā zālē. Ja? Uz universitāti objektīvi iemeslu dēļ mēs saprotam, ka nenāks pilnas zāles. Ja? Lai gan šķiet, ka tur tas resurs būtu, vai tas potenciāls būtu. Vajadzētu tos studentus vairāk piesaistīt. Jā, tur varbūt mazliet kaut kā ir nokrities tas entuziasms uz to spēlētāju, bet skatītāju piesaistīšanu. Bet, Vīmsi, Keila, viņi nespēlē lielās arēnās. Un lielākai daļai tur ir
praktiski visām komandām, izņemot Universitāti un Kalevi, ir vairāk kā puszāle visu laiku pilni, ja, kas nav nemaz tik Man slikti. šķiet, ka tā Ogre, tur 515 ir aptuveni trešdaļa no zāles. Es tomēr biju gaidījis vairāk. Skaidrs, ka sezonas ievadā tas nestabilais sniegums iespējams neveicināja to, lai būtu vairāk skatītāji. Bet, ja mēs paskatāmies šos 515 skatītājus iepriekšējās zāles ietilpībā, Ogres pirmajā vidusskolā, tur būtu gandrīz pilna zāle. Jā, nu viņiem varbūt tā transakcija uz to jauno zāli nav līdz galam nostrādājusi, jo es tev piekritīšu, es arī kaut kā gaidīju, kad tur būs, lielāka zāle, tagad varēs nākt vairāk cilvēku, jo, tā pirmās vidusskolas Ogres, pirmās vidusskolas zāle bija visu laiku pilna, ja, un tur cilvēki apmēram aiz durvīm palika un stāvēja kājās stūros, un tad likās, ka, tur jau tas lokāla patriotisms ir kosmos līmenī, ja, uz basīt, bet kaut kā redz to zāli viņi tā īsti, pat pilnu nav nekad dabūjuši. Ja būtu tās uzvaras sezonas sākumā, iespējams, ka būtu. Gan jau, bet nav jau arī slikti, viņi ir tomēr playoffā un tagad uzlabojies pēdējo mēnešu laikā. Viņi ir tomēr augstāk gan par Liepāju, gan par Pērnavu, Valmieru, gan par Valmieru pārliecinoši augstāk, tā kā, jā. Labi, kas tev pašam atlikušajā sezonas daļā ir tādas lielākās intrigas kā skatītājiem Latvijas-Igaunijas līgā? Noteikti šo 3 lielo vaļu cīņa par čempionu titulu, kas šobrīd es teiktu, ka nav īsti prognozējami. Ja? Un tad, ja Vēnspils ar Tartu būs tas 4. 5. vieta, man liekas, tas būs ļoti, ļoti interesants duels. Un tad es ļoti gaidu to Latvijas līgas playoff, abas ceturdaļfināla pāris. Starp citu, Tartu ir pievienojis Dāvis Rozīts. Jā. Vēl viens Latvijas, jau gan 3. Latvijas pat sanāk, Gunārs Vētra treneris un Dāvis Rozīts un iepriekš jau Rinalds Malmans. Tas būs tāds nopietns izaicinājums, vai ne? Jā, Rozīts tur ir arī labi iejuties, un viņš pirmās spēles spēlē labi. Viņi ir nomainījuši, viņiem bija tas eksotiskais centrs. Ārons Menzijs, Britu centrs, ne tikai eksotisks, viņš starp citu ar Zoriku mācījās koledžā kopā un dzīvo istabiņā it kā, bet viņš savainots ir, tāpēc tika piesaistīts Rozīts. Skaidrs. Bet Rozīts ir labāks spēlētājs par viņu. Tas Ārons Menzijs, cik es esmu redzējis, nerādīja. Viņš ir tipiskāks centrs, tāds klasiskāks veco laiku centrs. Viņš ir kustīgāks, un Latvijas-Igaunijas līgai viņš vairāk dara, manuprāt. Tā kā labs papildinājums. Labi, paldies, Kristap, ka atradi laiku paviesoties, lai tev veicas jaunatnes audzināšanā un basketbola skatīšanās sagādā baudu arī Latvijas-Igaunijas līgā. Paldies arī jums, ka skatījāties, spiediet pogu abonēt un arī zvaniņu nospiediet, un tad jau PavBet Latvija YouTube kanālā noteikti nepalaidīsiet garām arī nākamo reizi, kad tiksimies. Atā!